Netik tu. Ko mēs varam šo parādīt? E-klāsts šito nerādīja? Un Mazdu pārdevām, var iedomāties? Jā, bet ir vēl viena Mazda. Mērķis pagaidīt. Tā vai tā aizies. Mazda ir jāfilmē. Šitā Mazdiņa ir automāts. Šitā ir 4x4. Mazda ir ļoti praktiska mašīna. Vienīgais mīnus tā multimedija. Man neiepatikās, kā viņi strādā. Uzspied navigāciju un viņš domā baigi ilgi. Uzrakstiet komentārā, vai tā ir visām mašīnām, Mazdām un Toyotām, es domāju. Opelīts mums ir parādījies. Crossland X. Turbo. Turbo, benzīns, pilnpiedziņas, pulsātas saloniņš, arī automātiski ātrumkārba. Piestāvēs vairāk meitenē. Jā, bet tas nenozīmē, ka Džeks nevar arī iegādāties. Savai draudzenei. Tas ir kāds lukturīši interesants. Pēc tam viņam arī ir head-ups, tas interesantais. Opelīts šito mēs radījām. Arī neesam rādījuši. Dārgie mani, apskatieties, cik daudz mums mašīnu. Artūrs pastrādājis. Mašīna ir gandrīz vai 20. gada, 19. gada februārs. Tā saka rumbulā. Pēc tam tālāk. Šito arī viņi nav redzējuši. Asies kāds puguļi. Karbons. Tas nav Neapstrādāts, jā. Tūlītās mums būs. Vai ierakstam komentārā, vai pareizi saka vai nē? Automātiski ātrumkārba, tur ir karbons. Nē. Tā ir uzlīme. Tā ir uzlīme. Labi, pēdā, ko mēs vēl neesam? Nē, pagaidām līdz mērsim tad. Tā ir E-klase, dīzels 2.2. Šeit mums arī ir pusādas saloniņš. 280 000. Labi, par cik tu atdosi? Jāskatās, cena būs šeit.